Nu, ko cienījamie pasažieri. Ziņa šodien top numur 1, kur aizsākās vakar, un kur jau ir 14,000 cilvēki dalījušies ar šo ziņu, ir kādas mātes piedzīvojums uz ūdens. Pasvītroju to, ka nepazīstu nevienu no pusē iesaistītām pusēm, ne to māti, ne arī tos, kas viņai ir nodarījuši pāri. Un tātad kāda dāma ar savu 4-gadīgo bērnu izdomāja pavizināties ar subdēli pa ezeru Saldus pusē, un, kā man ir zināms, šis ir viens no dziļākiem Latvijas ezeriem, un laika pa laikam viņi diezgan aktīvi izmanto arī ūdens sportisti, tātad slepotāji, wakeboardisti. Kas mani, protams, šajā publikācijā dara aizdomīgi tas, kad kundze 8 vakarā vizinoties ar subdēli, uz kura atradās tātad 4 gadus vecs bērns, notika negadījums ar kuteri. Viņa iekļuva ūdenī, izglāba savu bērnu, un pēc viņas apgalvojumiem cilvēki, kas brauc ar kuteri, nav snieguši viņai palīdzību, kā arī kaut ko piedraudējuši un esot bijuši alkohola reibumā. Tad es uzdodos ar virkni jautājumiem. Jūs, cilvēki mīļie, ar šo ziņu dalieties, bet tā ir informācija no viena kanāla. Tad viņa nav objektīva. Tad jūs ziniet informāciju no cilvēka, kas ir viens no konfliktā iesaistītām pusēm. Tad būtu vajadzīga arī otra puse, kā arī policijas ziņa. Šobrīd nav neviena no ziņām. Bet tātad, kas man dara uzmanīgi visā šajā lietā? Pirmais, 8:00 vakarā jau krēslā. Ko tu dari uz subdēļa ar 4 gadus vecu bērnu? Kā mēs zinām, viens no drošības noteikumiem braukšanai ar subdēli ir tas, ka viņš nav transporta līdzeklis vairāk pasažieru pārvadāšanai. Tu vari braukt uz viņu viens, jo drošības elements, josta vai tas striķis, ko apsiena kāja, lai gadījumā tur nokrīt no viņa nost, viņš to neaizpeld pa straumu prom, bet jūs esat kopā. Kā tad bērns ir sasietis kopā ar šo te subdēlu? Nekā. Ja, tātad 4-gadīgam bērnam uz šī te subdēļa nedrīkstēja atrasties. Un otrs ir tas, kad 8 vakarā jau krēslo. Subs ir tieši tāds pats peldu līdzeklis kā motorlaiva, ja? Līdz ar to arī viņam ir jāpievērš šī gadījumā uzmanība par sevi, ja? Ierobežotas redzamības apstākļos. Tomēr, zinot, ka pa to ezeru brauc arī motorlaivas, tev jāņem vērā. Jo, ja tu izdomāsi Daugavā pie Rīgas tirdzniecības ostas pabraukāt ar subdēli, taču tā arī var teikt, ko tad tas tirdzniecības kuģis man peld virsū, es tu zinieties ar māti ar bērnu peldu. Otrs, kas man dara bažīgi, redzot bildē to kuteri, tātad tās ir vismaz 2 tonnas, no tā subdēļa tur slapi vieta nebūtu palikuši pāri, ja kāds viņam būtu uzbraucis virsū. Tātad, ja būtu noticis satiksmes negadījums uz ūdens, tad bija jāizsauc policija, kura fiksētu subdēļa bojājumus, pārbaudītu, vai ir derīga kuģošanas apliecība šī peldlīdzekļa kapteinim, un pārbaudītu uz alkoholisko un narkotisko vielu esamību organismā. Nekas no tā netika izdarīts, tepat laikā ir apgalvojums, kad ir draudi un lietots alkohols. Tā kā draugi mīļiem un arī kolēģi preses pārstāvi, ievērojiet lūdzu žurnālistikas pamatprincipu, kad informācija ir jāpārbauda un jāatspoguļo no visām pusēm. Jā, tā kā ja jūs atspoguļojat vienvirzienu informāciju no viena avota, kad man lūk izdarīja pāri, vai vispār tas tā ir.
Es pat pieļauju domu, ka šī gadījumā vajadzētu bāriņtiesai painteresēties, ko tad tā māte naktī velk savu bērnu uz subdēļ. Ja? Kas būtu, ja tas bērns būtu noslīdis? Pieļauju domu, ka jā, tur ir braukusi motorlaiva, sacēlus viļņus, tur braukuši ļoti tuvu, varbūt gar viņus. Bet iekrit uz ūdeni, no tā tas viss vēlēs kašķis. Bet ar to ir jārēķinās, jo, ja tu peldies tur gar krastu peldi un tev uzteš virsū laivu, tā ir traģēdija. Bet šī gadījumā tev ir jāzina, ka tu esi tieši tāds pats satiksmes dalībnieks kā tas kuģis, ja? Tad, lai nenotiktu negadījums, tev jārēķinās, ka tu esi mazāk aizsargāts. Līdz ar to nelien tur, kur tev nav jālien. It sevišķi ar mazu 4-gadīgu bērnu. Tā kā te varbūt vajadzētu pat painteresēties bāriņtiesai, vai māte bija tiesīga savu bērnu vizināt uz subdēļu pa ezeru vidu. Tā kā pirms mēs dalāmies ar šo te informāciju, pagaidām, paskatāmies, kāda ir oficiālo izmeklēšanas orgānu reakcija un ko viņi par to attiecīgi arī ziņo. Tad šeit nav viss tik viennozīmīgās krāsās, vismaz man tā šķiet. Tā kā, lai jums labs noskaņojums un sargiet sevi!